jaunradi ir tā, ka mēs cenšamies saglabāt vecās tradīcijas, nodot viņas tālāk nākamajām paudzēm. Kā arī visu laiku nāk arvien jaunas un jaunas idejas, ko gribētos realizēt. Dažkārt to saka priekšā pati koka forma, kāds viņš ir, piemēram, vētrā nolūzis koks. Tad no tā arī rodās bieži vien tā jaunrada, tā kā māte daba ļoti mums palīdz šajā procesā. Jaunradēji mums palīdz arī tā saucamās mūsdienas, dažādi mehāniskie instrumenti, kā saka, ne tikai kalts, nazīts, ne gluži tur rūpnieciski tā kā ražot, bet vienkārši tas palīdz ātrāk realizēt. Vilna ir parastā vilna, kas ir nopērkama. Mēs šais laikos neviens vairs nešķeterē vilnu. Šī ir vairāk tā kā no Latvijas materiāliem, kas ir bijusi. Šeit ir vairāk materiāli. Šais laikos mums ir tā laime, ka mēs varam izmantot visādus materiālus, gan vietējos, gan nevietējos, un atkarā no tā, tad mēs arī izvēlamies. Vēl, ko mēs darām, mēs it kā aužam tradicionālas tehnikas, parastu lakatu, bet atkal izmantojam šīs pašas zijas, kas ir jau no fabrikas nāk, ar krāsu pārējām. Normāli vecmāmiņas auda divas dažādas krāsas, mēs ieaužam vienkārši izmantojam to pieeju, kas ir šais laikos. Mūsdienīgās, ko mums palīdz datori, ļoti palīdz atrisināt daudzas lietas, tad mēs varam salikt un paskatīties gan uzreiz krāsās, kā tas izskatīsies, gan arī pinums, vai mums patīk viena vai otra pusīte. Ja dators arī šais laikos ļoti palīdz. Tas kalēja amats diezgan pasens sanāk. Es domāju, ka drīzāk tā jaunrada ir individuāli katram. Kad viņš atnāk, viņš rada to priekšmetu, un viņam tas ir jaunradas process. Jaunās tehnoloģijas jau arī izmantot var lāzeru griešana, lai nav viss roku darbs, tikai tā pati metināšana, iekārta un citas. Bet tie paši pamati, tie jau tā kā gadu simtiem jau. Personīgi man vairāk pie sirds iet etnogrāfiskais. Viss vecais, kas ir bijis, izraktie senlatviešu instrumenti, rotas. Bet man liekas, ka personīgi mūsdienās jāmāk, jātaisa viss ir, gan etnogrāfiskais, gan arī mūsdieniskā māksla. Te jātaisa viss pēc kārtas ir. Keramikā ar jaunradi ir ļoti vienkārši. Mēs sākotnēji apgūstam 3-4, varbūt arī vairāk, atkarīgs no katra dalībnieka, pamatprasmes vai tehnikas, un tad jau katrs no autoriem var izpausties, kā viņš vēlas. Keramika ļauj izpausties, izvēloties, piemēram, virpojot etnogrāfisku formu, mēs varam noglazēt šo darbu citādāk. Jā, glazūras mums ļoti ļauj strādāt ar tekstūrām un iespēju parādīt to, cik krāsaina un bagāta ir šī keramikas pasaule. Tāpat arī sadarbība, piemēram, ar klūdziņu pinēju, radot mākslas darbu, radot lietišķās mākslas objektu, funkcionālu trauku ar keramikas pamatni, un tālāk nopinot šo te trauku ar klūdziņām. Redzat, aizejot uz muzeju, mēs apskatāmies tās rotas, viņas ir tādas robustas, zemē gulējuši simtiem gadu. Un, mēs tā skatāmies, jā, skaistas ir, bet tā tīri vienaldzīgi. Bet, ja šo rotu izgatavo tā kā juvelieru darbu, ja, kopiju, tad viņi pavisam citādāk skatās, un tad var saprast, ka viņu var lietot ikdienā, piespraust un nesāt.
Šāda rota ir bijusi, jā, kā no arheoloģijas grāmatām te ir pārfotografēts. Un tad mēs esam iztaisījuši, izgatavojuši tādu rotu, kuru var nesāt ikdienā. Un tie ir mūsu senču simboli, jā, rotas lietas, piekari tāda bija. Katrā rotā ir vesels simbols tās. Te ir šīs jauktās tehnikas, tas ir stikls un āda. Un te ir vairāk tas, kad viņas nav grāmatas, bet viņas ir kārbas. Nu, it kā grāmata atdarinājums. Jebkurā studijā galvenais uzdevums ir saglabāt tradīcijas un iemācīt tehnikas un pareizi šo priekšmetu izgatavot. Ja apmāc, tad principā ir tā, ka vismaz ir 10 tehnikas, tas ir uzreiz. Ir pacēlums, salaidums, ažūrs. Vienmēr sakot, jūs iemācāties uz katru priekšmetu vienu no tehnikām. Ja jums pašā sākumā grāmatas iesēja vispār bija uz pergamentu, un pēc tam bija papīrs, iespieda taču, un visi vāki bija no ādas. Arī sieta nevis uz lentītēm, kā liek, bet bija uz striķiem. Te ir vāks pretēji, tas slīpums iet uz iekšu, un viņi, redzat, veido vienu veselu. Un viņa tiek iesieta, visums tiek iezāģēti striķi, tiek šūda lentītes vietā pats bloks, jā. Un tad tiek līmēts āda uz muguru, un tad tiek apvilkta tikai augša un iekša. Un, lai neredzētu viņu piepildu, un viņš turās uz tiem striķiem. Studija tā tad ir tāda iestāde, kantoris, pulciņš, kā nu katrs mēs saucam, kur, manuprāt, galvenais jautājums un galvenā misija ir nest cauri etnogrāfiju mūsdienām nākošajām jaunajām paaudzēm. Tas ir tas mūsu uzdevums. Nu, 50% tas ir arī tāda satikšanās, tāds mazliet tusiņš. Lūk, šeit ir tie centrālie darbi, kas faktiski ir lielākoties etnogrāfijas, nu, nekopijas, nekādā gadījumā, mazliet pašsacere arī, bet tā ir etnogrāfija, kuru mēs tad gribētu nest tām nākošajām paaudzēm. Mēs visu darām vienlaicīgi, gan to jaunradi, gan to etnogrāfisko pusi. Studija Gundeg, mēs divos virzienos strādājam. Mēs tradicionāli esam aušanas studija, ja? Mēs nodarbojamies ar aušanu, bet paralēli tam man personīgi bija interesi kā mākslinieci arī par zīdu apgleznošanu un par gleznošanu un batiku uz audumu. Kāpēc šis lakats būs jaunrade? Kāpēc jaunrade? Tāpēc, ka pirmkārt tas ir vienkārši, jo katrs lakats ir jaunrade. Jo viņā saliek krāsas, saliek līniju ritmu, kas varbūt nav tradicionāli, kur ir ietekme varbūt no jūras, piekrastes, no miglainas dienas, nu, apmēram tā. Tas ir tā jaunrade. Jebkurš darbs ir tādā nozīmē ir jaunrade. Lai arī tas it kā ir tradicionāli trimīša tehnikā, ja, kas it kā ir tradicionāli, bet tieši krāsu salikums ir tā kā glezniecībā, kur autors saliek un glezno ar šīm krāsām. Pamatā jau ir parastais, kā lai saka, sentēvu jau izdomātais kartupeļu gross. Kāpēc kartupeļu? Kāpēc? Tāpēc, ka agrāk viņi tā lietoja. Bija tas pielietojums kartupeļiem, bet uz tā principa sāk veidot arī grozus, nu vienalga, ogām, sēnēm, vienalga kam, bet jau ar sloksnīti aizpinamus. Nu, katrs jau izdomā to jaunradi arī šeit. Nu, šeit ir vairāk tiešām parādīti tie, kas darbi, nu, kas prasa lielu pacietību, bet, nu, ja patīk. Un tas ir ar tāds eksperimentālais, kas ir pielietots skalu groziem, bet izpīts ar nemizotu sloksni. Jaunrade ir pa lielam darbs ar vēsturiskajiem materiāliem, pārliekot viņus uz šodienīgu kaut ko. Apmācības procesam ir 3 posmi. Jā. Pirmais posms ir iemācīties, saprast, kā veidojas audums, tā kā mēs esam audēju studiju. Otrais posms ir atkārtot. Tas nenozīmē, ka mums ir jākopē kaut kas,
Mēs atkārtojam, ieliekot iekšā kaut ko jaunu. Ja? Nu, šeit mēs veidojam jaunu rakstu. Nu, no šīs puses var redzēt viņi veidot strīpas. Arī tā ir jaunradi. Ja? Tās nav kopijas. Un trešais jau tad ir tad, kad es to visu zinu, tad es varu jau izmantot tehniku salikumus kaut kādus, ja, kaut kādus materiālus likt kopā, kuri, jo tad jau zinu, pazīst materiālu, ja, jo nevar neko taisīt, nu, tādu ekstrā, ja tu nepazīsti materiālu. Jo mēs tomēr esam lietišķā māksla. Un lietišķājai mākslai jābūt lietišķai, lietojamai. Tautas lietišķās mākslas studijā Bārbele mēs varam apgūt visus tekstilu veidus, rokdarbus tieši runājot, gan tamborēšanu, gan adīšanu, gan jostas mēs aužam, mezglojam, pērļojam. Bet ar ko mēs visvairāk lepojamies, tās ir mežģīnes. Es lepojos ar to, ka Dagmāra Prīberga, mana mamma, ir izdevusi šo grāmatu Mežģīņu mantojums Latvijā, senās mežģīnes. Šeit mēs redzam šo jaunradi, ka šis motīvs, kas ir tradicionāls, ir paņemts 1:1 un ielikts jaunā priekšmetā, šajā gadījumā kā elements, kas dekorē somu. Patiesībā prasme nav mainījusies, un tur nekas savādāks nav. Un jebkurā gadījumā mums ir nepieciešama palīga līdzekļi, kas ir buciņš, mums ir vajadzīgi kociņi. Varbūt ir mainījies kaut kas materiālā, varbūt, bet mēs vienalga cenšamies strādāt linā, un tas ir pamat materiāls. Ja? Es domāju, ka varbūt 100 gadus atpakaļ nebija varbūt tāda lampa ar lupu un gaismu, ar atbilstošiem režīmiem, ka tu vari uzlikt tā kā vajag, pieņemsim, apgaismojumu. Varbūt tas ir tā kā uzlabojies. Tā kā mēs esam studija, kas mācās adīt etnogrāfiskos cimdus, arī zeķes, tad jaunradi mums ir, izstudējot šos rakstus, kas ir atšķirīgi Latgalē, Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē, iemācoties šīs krāsas, rakstus, salikumu, mēs pēc tam varam radīt savu cimdu. Tas ir, piemēram, redzams šajos cimdiņos. Ir 3 dažādi cimdi, kas ir viens raksts, bet dažādi uzadīti. Ja? Viens raksts, dažādas krāsas, mazliet dažāds arī uzmetums cimdam, valnītis savādāks, un tad, lūk, tā jaunradi rodās. Un jaunradi ir adīt vēl labāk nekā adīja mūsu senči. Mums ļoti daudz tagad ir atvieglots. Mēs varam dzīvi nopirkt jau gatavu, ar krāsām dažādām, ļoti labu, sašķeterētu. Tas nozīmē smalkāku. Mēs varam vēl smalkākus cimdus adīt. Un, protams, arī rīki, ar kuriem mēs adam adatas, zeķu adatas, mēs varam dabūt dažādos izmēros. Tā kā mums ļoti mūsdienu laiks atvieglo ar pieejamo materiālu, jā, dziju un adatām. To, ko uz tirgus un uz ielām var nopirkt, vai ne? Visur uz visām lietām praktiski viens un tas pats. Visus suni ir veikalos, visur ir viens un tas pats. Vairāk vai mazāk krustiņi, ķeksīši, visādas tur, zinu, laimes aciņas un zalkstīši, visādas tam līdzīgas lietas. Un nav nekā tāda, teiksim, oriģināla, tāda interesanta nav. Pirmkārt, arheoloģija, tur neko nevar izdomāt. Teiksim, tur jātais viss tā, kā viņš ir bijis un nesavādāk, ne? Lai paliktu nākotnē. Jaunrad ir ne tikai tas, kas pēdējā laikā ir taisīts, bet tas, kas ir, nu, piemēram, šitas tie ir jaunrads darbs, vai ne? Tas zēns ir taisījis pilnīgi, tā ir viņa fantāzija, viņa darbs. Liels darbs te ir izdarīts, ne, bet viņš uztaisīs, teiksim, šī tāda brīnu, otra tāda pasaulē nav, tas garantēt var. Nu, tad ir tīra arheoloģija, šitas ir tīrs arheoloģisks darbs. Šitie visi, nu, izrakumiem paņemt paraugi, vai ne, un tie ir uztaisīti tādi, kādi viņi ir bijuši, tik, nu, tagad pa jaunām.